Esiet sveicināti, laiks atkal kārtē MVP diskusijai, un šodien parunāsim par tēmu, kas bieži caurvīja dažādas citas blakus tēmas sportā, kad tiek runāts par to, kur sportam ņemt naudu vai ka sportam pietrūks naudu. Bieži vien mēs dzirdam arī no mūsu ierēdniecības, ka aktīvāk jāstrādā ar privāto sektoru sporta nozarei, aktīvāk jāpiesaista uzņēmēji, jāpiesaista sponsori. Šodien parunāsim ar cilvēkiem, kas gan ir ar labu pieredzi sponsoru piesaistē, gan arī kas ir kā uzņēmumu vadītāji, sponsoru pārstāvji. Kāda tad īsti ir situācija Latvijā ar to, kā sportu savīt kopā ar privāto kapitālu, kā sportu padarīt mazāk atkarīgu no valsts finansējuma. Viens mums tāds eksperts šodien ir tikko aizvadījis Rīgas maratonu pasākumu, arī citu organizators, arī uzņēmējs Aigars Norts. Sveiki, labdien! Tad mums ir liela sporta atbalstītāji, uzņēmums TET un tā valdes priekšsēdētājs Uldis Tatarčuks. Labdien! Laikam tāds lielākais ir VRC rallijs jūsu īstenotais projekts. Tas ir pasākums, jā, tāds bija. Un vēl viena ilgadēja un liela sporta atbalstītāja Svetbanka Latvija. Pēdējā laikā izcīnījās ar lielu atbalstu jaunatnes basketbolā. Šodien mums pārstāv valdes priekšsēdētājs Lauris Mencis. Sveiki! Pirmais tāds iesildošais jautājums, kā jums šķiet tā vide, kas šobrīd ir Latvijā, gan no regulējuma viedokļa, nodokļu politika un tādā garā, gan no tāda sabiedrības uztveres viedokļa, kā viņi attiecās pret sportu, kas liekas prioritārs, kas liekas svarīgs, kas liekas foršs un tādā garā. Tā vide šobrīd ir labvēlīga tam. Pirmkārt, Aigaram es prasīšu, lai tu piesaistītu saviem projektiem liels sponsors, un pēc tam kungiem prasīšu, vai viņiem kā uzņēmumu vadītājiem arī liekas, ka vide ir labvēlīga, ka kas ir tas, kāpēc viņi ieguldās. Tavs redzējums ir labvēlīga, tev jau pieredze, jau 11 gadi ar Rīgas maratonu. 20 gadus, jā. Es domāju, ka kopumā tā vide ir ļoti labvēlīga, un es domāju, ka viņi ir droši vien vislabvēlīgākajā situācijā, kādā viņi ir jebkad bijusi. Es tagad runāju vairāk, protams, par tautas sportu, kas attiecās uz mums, jo Rīgas maratons tikko notika, viņš ir kļuvis lielāks par dziesmu svētkiem, viņš notiek katru gadu, un tā privāto sponsoru jomā mēs ik gadus pārdodam vismaz 800,000 līdz 1 miljonam eiro apmērā. Un es domāju, ka tas, ka cilvēki pavalkās, ka piedalās un arī, arī nozaru pārstāvība, kas iesaistās sponsorēšanā, ir pietiekami plaša. Es teiktu, ka, droši vien, ka šis ir veiksmīgākais laiks, kāds tautas sportam pilnīgi noteikti ir bijis, jā, bet varbūt ne profesionālajiem, ne komandas sportam un tam līdzīgi, kur varbūt ir citi apstākļi, bet kopumā es teiktu, ka šis ir ļoti, ļoti labs laiks. Ja mēs skatāmies uz tādu nozaru konjunktūru, kas iesaistās vispār sponsorēšanā, tad iespējams, ka ir bijuši laiki, kad virkne nozaru un virkne uzņēmumi ir bijuši krietni aktīvāki sporta atbalstā. Tīpaši laikos, kad bija tāda izteikta konkurences cīņa dažādās nozarēs, sākot no bankām, no telekomunikācijām, beidzot ar degvielu tirgotājiem un tā tālāk. Kad brīdī, kad tev ir jāiekaro tirgus daļas, tu daudz aktīvāk varbūt tā sevi sportā. Jo sports vienmēr ir lielākais naudas nosmēlējs. Būsim godīgi, kultūra vienmēr ir bijusi otrā vietā. Un ja mēs runājam par privātiem investoriem. Jā, tā kā kopumā es teiktu, ka vide labvēlīga. Es ceru, ka jūs arī līdzīgi domājat, bet... Kas tad veido to, ka tu saki, šobrīd ir labvēlīgākais laiks pēdējos 20 gados? Jo, ja mēs skatāmies, dažādi mums ir gājis ekonomikā, dažādi mums ir gājis arī ārpolitikā un tagad ģeopolitikā un tādā. Kāpēc tagad labvēlīgākais? Ļoti labs jautājums. Es domāju, ka mēs esam ļoti labi. Es, protams, runāju ļoti personiski tieši tādā tautas sporta kontekstā. Es domāju, ka mēs esam super labi atgūšies no Covid krīzes, kas ļoti daudz un ļoti pamatīgi iedragāja, tā tautas sporta pozīcijas, jo tas kritums bija tiešām dramatisks. Jā. Un kaut kādā veidā, protams, tautas sports ir uzlikts arī uz galda kā ļoti aktuāls projekts no valsts puses. Valsts ir pateikusi, ka tautas sports, pieņemsim, ir prioritāte numur 1. Nepilnu procentu no sporta. Lai gan realitātē, protams, tas absolūti neizpaužās, darbībā tas neizpaužās, bet es domāju, ka tas noteikti arī palīdz pievērst pārējās sabiedrības un arī kaut kādā ziņā arī privāti sponsori interesi vismaz kaut kādā ziņā radīt. Kaut kas to tautas sportu tur ir, jā. Un tas, ka atsevišķi individuāli notikumi, es domāju, mēs varam runāt par Rīgas maratonu, mēs varam runāt par Stirnbuku, par riteņbraukšanas notikumiem un tā tālāk. Geto games tā skaitā, kas ir spēcīgi zīmoli, kas ir attīstījušies, vairs, kas nav nekādi viendienīši, kas nav ne 1, ne 2, ne
15 gadu projekts, kas ir tiešām 20 gadu garumā. 11 gadu garumā, un sponsori redz atdevi un iesaistās. Un, manuprāt, tas ir labs brīdis. Pirms iesaistam pārējos, sponsori cīnās par tikšanu Rimī Rīgas maratona ekspozīcijā, vai tomēr tu ej pakaļ un vāc viņus, vai ir cīņa? Noteikti, ka ir cīņa. Tikai atšķirība ir tā, ka praktiski ir lielāko daļu partneriem. Man lielākā daļa partneri ir, kas man ir 11 gadus tiešām ar mums ir kopā. Attiecīgi, ja kāds ir ienācis iekšā, viņš tik viegli no turienes neaiziet. Viņš tiešām turās pie šīs pozīcijas, un mēs arī, es domāju, ka nodrošinām ļoti labu atdevu katram no viņiem. Un tāpēc tas mūsu sponsoru loks ir pietiekami noslēgts, es gribētu tā teikt, jo skaidrs, ka mēs nevaram strādāt ar vienas vidas konkurējušiem uzņēmumiem. Loģiski, es strādāju Rimī, es nestrādāšu ar nevienu citu konkurējušu uzņēmumu, tā kā pat, lai kā viņš varbūt gribētu tikt iekšā. Tā kā tas, bet jā, tā intereses noteikti, ka ir un sponsori pavalkās. Un kaut kādā ziņā es pat domāju, ka tautas sports kopumā var būt pievilcīgāks nekā, piemēram, komandas sports vai pat profesionālais sports kaut kādā ziņā, jo dalībnieki, kas iesaistās šajos notikumos, viņi ir ne tikai skatītāji, viņi ir iekšā paši, piedalās paši ar savām kājām, savām rokām, paši tie, kas piedalās un skrien un darbojas. Uzņēmumu vadītājiem pa vidi, atgriežamies pie vides, labvēlīga. Aigars te min 20 gadus un saka labvēlīgāk. Vide ir tāda, kā mēs viņu paši veidojam. Vide ir tāda, kā viņu veido gan Rīgas maratons, gan citi sporta notikumi. Vide ir tāda, kā viņu veido līgas, kā viņu veido komandas, kā viņu veido individuālie sportisti. Tā kā ar vidi Latvijā viss ir kārtībā, mums sportā ir arī panākumi un ir visas iespējas Latvijā atrast tieši katram uzņēmumam vai darbības veidam to piemēroto veidu un sporta kontekstā. Pa vidi? Jā, es arī droši vien tādā vienā vārdā labi vai slikti grūti pateikt, bet tur skaidrs, ka tā vide ir pietiekoši dinamiska. Ja mēs skatāmies no tāda pieprasījuma, piedāvājuma nosacītās perspektīvas, tad ir dažādas aktivitātes, notikumi, radošas izpausmes, jaunas pieejas, un attiecīgi no piedāvājuma viedokļa, tad skaidrs, ka sports tā ir kategorija, ar ko zīmoli grib vairot savu atpazīstamību. Ja, un es domāju, arī laikam ejot, mēs redzam, ka daudz tās kompetences, lai šo naudu piesaistītu. Ja. Tā kā es teiktu, ka tā ir tā dinamika. Ja. Protams, aizmugurē vienmēr būs kaut kāds ekonomiskais cikls, kaut kāda lielās transformācijas, piemēram, kas iziet no mēdīju vidu izmaiņām, ja, bet tie ir doti apstākļi visiem. Uzņēmējiem, kas ir tas, ko jūs izvērtējat galvenokārt, lai pieņemtu lēmumu, kur mēs ejam iekšā, kur nē, jo tie projekti, ko jūs piesaucat, dažādas nišas. Aigaram ir tautas sports, VRC rallijas ir izteikts elites sports, tāds elitārais jaunatnes basketbols. Jauniešu sports, vēl kaut kas cits no tautas sporta. Kas ir tas, ko jūs skatāties? Mēs vairāk skatāmies uz to, kā uz atbalsta veidu. Mēs atbalstam nacionālas nozīmes pasākumus, kas, protams, veido gan uzņēmumu atpazīstamību, bet vienlaicīgi arī Tetrālija Latvija veido arī Latvijas atpazīstamību būtiskā veidā. Tā ka mēs vienmēr būsim no Latvijas, un tādēļ mums ir svarīgi arī šis aspekts, gan padarīt uzņēmumu, gan arī dot tādu sabiedrībai vērtīgu ieguvumu. Un es nepiekritīšu, ka rallijas ir tāds elitārs sporta veids. Viņš ir īpašs, jā, bet viņš ir ļoti populārs. Tā auditorija, kas tiek sasniegta, ir 80 miljoni skatītāju visā pasaulē un ļoti, ļoti liels arī auditorijas apjoms Latvijā, kurš seko varbūt ne tikai Tetrālija Latvija, bet arī šobrīd seko Mārtiņam Saskam, un mēs sekojam arī tiem saviem izcilajiem talantiem, kas demonstrē vērtības, kas piemīt arī mums. Tas ir drosme mēģināt, neatlaidība, nepadoties, pierādīt, ka arī no mazas valsts mēs varam sasniegt daudz ko, jo mums kaut kā visu laiku jādod arī tā pozitīvā ziņa, ka mēs varam, ne tikai tehnoloģijās, bet arī sportā. Mums sanāk, mēs esam gatavi konkurēt un nav sliktāk kā Parīzē vai citās pilsētās. Tā ka mums tā kautrība mazliet jāmazina un jādemonstrē arī sportu. Var ļoti, ļoti labi to demonstrēt, to iespēju gūt panākumus. Elitārs, es domāju, ka tu nevari pats ar savu Volkswagen mašīnu iet un piedalīties. To viņš ir elitārs. Ir šitas te rallycross un daudz citu sporta veidu, bet tas ir tādā veidā. Jā. Ar savējo nevarēs. Labi, zīmola atdeve, ieguvumi?
Protams, jā, nu, Kādi? veidot to emocionālo sasaisti. Bet tīri no biznesa, kāda iegūma, ka jūs tur ieiet? Redz, viņu nevar tā ļoti precīzi pārvērst kilogramos, centimetros vai centos. Tā ir tā emocionālā sasaiste un arī kā tas parādās katra skatītāja vai auditorijas tajā vērtību skalā. Ja? Tas nav tikai, tā nav logo ekspozīcija, tas ir daudz kas vairāk. Mēs atbalstam ideju, ka Latvijā kaut kas tāds vispār var notikt. Ja Talsos nebūtu piedzimis Raimonds Strokšs, kurš ļoti daudzus gadus cīnījās, un sākumā viņam neviens neticēja, ka VRC Latvijā tas vispār beidz. Ko tur sapņot? Tas nekad nenotiks, un tas nav iespējams. Tur pasties tik sarežģīti un tik daudz kilometri un tāda drošības noteikumi un jāuztaisa tāda grāmata, lai tas vispār notiktu. Un šobrīd pēc tās grāmatas, ko uztaisīja tā Latvijas komanda, viņi dod kā paraugu citiem rallijiem, citās valstīs. Tas, ko mēs redzējām, piemēram, Polijā, ja, kad atceļ ātruma posmus, jo tur nav padomāts par kaut ko. Tad Latvija arī tādā organizatoriskā ziņā, un tas parāda, ka mēs varam izveidot komandas, kas spēj sasniegt izcils rezultātus. Ne tikai hokeja bronzas medaļas, bet arī noorganizēt tādu pasākumu kā maratons vai tādu mega pasākumu kā Eiropas basketbola čempionāts, kā VRC rallijs vai kaut kas cits. Un tas veido to mūsu arī kompetenci. Mēs viņu varam pēc tam atkārtot un piedāvāt savus pasākumu organizatoru idejas. Ja es pareizi atceros ciparu, tad 5 cilvēki no Latvijas šobrīd strādā tieši VRC un palīdz to visu pasākumu organizēšanu, kas notika Portugālē, tagad notika Zviedrijas rallijs, Eiropas rallija čempionāts un tā tālāk. Tur tā profesionalitāte parādās. Mēs spējam būt konkurētspējīgi ar mūsu sporta pasākumu organizatoru zināšanām pasaules līmenī. To mēs esam pierādījuši. Svetbankas redzējums. Es pieminēju jaunatnes basketbolu, bet pagātnē ir bijis kaut kas, sākot no Olimpiskās komitejas un beidzot vispār. Tagad tāds. Tā vēsture gara, bet šobrīd es teiktu tā, ka jāpiefiksē tas, ka Svetbanka ir publiska akciju sabiedrība, biržā kotēts uzņēmums. Tas nozīmē arī to noteiktu pārvaldību jebkurā darbības jomā, arī attiecībā uz sabiedrības atbalstu un sponsorēšanas aktivitātēm. Un, izjūt no šīs pārvaldības, mēs definējam 3 tādas prioritārās atbalsta jomas. Pirmais ir izglītība un finanšu pratība. Otrā tā ir uzņēmējdarbības veicināšana, un trešā ir ilgspējīga sabiedrība. Ja. Un šīs prioritārās jomas savukārt izriet no citas politikas, kas ir korporatīvās sociālās atbildības politika, kas cieši saistās ar uzņēmumu strateģisko virzienu, vīziju un misiju. Tad tie ir ļoti tādi ilgtermiņa strateģiski dokumenti, un attiecīgi tajos atbalsta virzienos tur, kā saka, nav kaut kādam vieta tādam subjektīvismam, kaut kādam transakcionālismam, ja tas ir tā daļa no uzņēmuma stratēģijas. Un attiecīgi tad izējot no šīm prioritārajām 3 jomām, ko es nosaucu arī, mēs skatāmies tās potenciālās partnerības. Un piesauktā Latvijas jaunatnes basketbola līga ir ļoti labs piemērs, jo sports, teiksim, kā pamatvirziens noteikti ir attiecībā uz ilgspējīgu sabiedrību, jo veselīga, fiziski spēcīga sabiedrība nozīmē arī, kā teikt, lielāku mērķtiecību, noturību un tā tālāk. Bet Latvijas jaunatnes basketbola gadījumā mums notiek sakrīt arī tas otrs virziens attiecībā par izglītību un finanšu pratību, jo līga jau savu laiku ir strādājusi pie tādas vispusīgas jauniešu attīstības, domājot par sekmēm skolā, līderības attīstību, kas ļoti sakrīt ar mums ar to savukārt izglītības virzienu. Ja. Tā kā tas tāda ļoti, ļoti labi sazūd mums veidojās. Ja. Tā kā mēs, protams, arī pēc tam jau mēs skatāmies, vai kāda partneru kapacitāte, ja, teiksim, reputācija, spēja teiksim, veidot sadarbību ilgtermiņā, jo mēs noteikti neejam tikai tā, kā teikt, nauda un logā. Ja. Mēs noteikti gribam sadarboties ciešāk, veidot dažādas aktivizācijas, skatīties, kā mēs varam iesaistīt darbiniekus, klientus un tā tālāk. Ja. Tā kā, es teiktu, šīs partnerības, prasa tādu, kā saka, dziļu iesaisti no abām pusēm. Jā. Bet tie pamatvirzieni, tad es teiktu, ir izglītība, finanšu pratība, uzņēmējdarbības veicināšana un ilgspējīga sabiedrība. Un sports ir šis ilgspējīgas sabiedrības pīlārs. Jo te varbūt arī atsadzās, kā padomu citiem, kas klausīsies jaunatnes basketbola līgu kopš, man liekas, 2009. gada nevar nesekmīgi spēlēt fināla turnīros. Tev jābūt visiem priekšstiem sekmīgi. Viņi bija pirmie, man liekas, joprojām vienīgie, kas to ievies. Es atceros, mēs televīzijā taisījām sižetu un citām federācijām prasījām. Neviens nebija gatavs.
uz kaut ko tādu iet viņiem jau no 9. gada, un visu šo laiku ir tie, kam, man liekas, vidēji atzīme, neatceros vairs cik, virs 7 vai virs 8 tiek izsaukti sākumā uz Saimu. Viņus godināja jaunie basketbolisti. Jau viņi tik daudz, ka Saimā nesalien, tad Arēnā Rīga. Arēnā Rīga izcilnieku programma, tieši tā. Jā. Un tas, acīm redzot, ir tas, ko ņemt vērtības. Citiem sporta veidiem laikam ņemt paraugu. Ja, tas ir, Aigar, ja, viena no lietām, ko tagad mūsdienu uzņēmēji skatās kaut ko vairāk kā tikko logo ekspozīcija. Jā, protams, un arī mums jāņem vērā šajā diskusijā, protams, piedalās Latvijas paraugu uzņēmumi, ja, kas vienmēr arī lūkosies visticamāk pēc titulu sponsoru status. Ja. Attiecīgi tās vērtības, ko viņi meklē, tie faktori, ko viņi meklē tajos projektos, ko viņi atbalsta, vienmēr būs savādāki nekā, ja tu esi varbūt tas mazāka līmeņa atbalstītājs vai potenciālais atbalstītājs, kas iespējams arī, kuram varbūt tas neinteresē, varbūt lielās matērijas kā jums, kas tiešām vairāk interesēs, kuram varbūt būs ļoti konkrēta interese gūt arī reāli komerciālu labumu. Ja. Tā kā, protams, arī jāņem arī tādu uzņēmēju vērā, jo, kā jūs teicu vai Swedbank, tie vienmēr tomēr lūkosies pēc projektiem, kuros viņi var ieņemt titulu sponsoru lomu, kuros viņi var būt visredzamākie kā no notikumiem. Bet visos pārējos gadījumos ir, es domāju, ka tiem, ja tu esi mazāk veidu sponsors, tad tev īstenībā jābūt vēl veicīgākam un vēl idejām bagātākam, lai piesaistītu sev uzmanību ārpus titulu sponsoru statusa. Mums jāpiemina tas, ka tika aicināta gan finanšu ministrija, kas atbild par nodokļu politiku valstī, gan par sporta politiku atbildīgā izglītības zinātnes ministrija. Mums pārstāvis šeit nav, bet finanšu ministrija atsūtīja vairākas rakstiskas atbildes uz maniem jautājumiem, kurus es kaut kad nocitēšu. Jautājums jums visiem: nodokļu atvieglojuma sistēma. Un šobrīd tiek 3 dažādi varianti piedāvāti, gan pie dividendēm, gan arī neizņemot dividendes. Sporta nozare visu laiku saka, 18. gadā kā nodokļu reforma, tas bija ļoti slikti. Mēs te pazaudējām tagad daudz ziedotājus, sponsors, un sports nav no tā visa atguvies. Kā jūs kā praktiķi redzat nodokļu atvieglojuma sistēmu Latvijā pie ziedojumu veikšanas? Tas, protams, ir elements, ko mēs ņemam vērā, bet tas nav top 5 sarakstā vismaz mūsu pusē noteikti. Ir labi, ka viņš eksistē, tas stimulē šo veidu. Mēs droši vien nevaram runāt par visiem Latvijas uzņēmumiem, bet mums tas nav prioritāšu sarakstā. Daudz svarīgāk ir šī sadarbība, kopēja vērtību sistēma un tas, ko mēs dodam. Mēs arī dodam kaut ko sabiedrībai vērtīgu, gan skrienot, gan priecājoties kopā, gan gūstot to emocionālo pārliecību, ka Latvija var, kad mēs visu kaut ko varam, tā ka šis nav mums tāds kritisks. Nodokļu atvieglojumu? Jā, ļoti līdzīgi. Mēs, kā jau minēju, šo pārvaldības principu mēs nebāzējam viņu uz nodokļu sistēmu. Ja? Mēs vienkārši ņemam viņu vērā, bet tas nav izšķirošais kritērijs. Ja? Ja tas partneris vai iniciatīva ir tas, ar ko es minēju, sakrīt mūsu principu vērtības, tad tas, vai tur ir tas sabiedriskā labuma status vai nav, tas nav izšķiroši. Tu kā ar vairākiem zīmoliem strādājošs, atceries līdz 18 gadam, kāda bija, un pēc tagad jau gandrīz 10 gadus, tu jūti kritumu, jūti izmaiņas, jūti čīkstēšanu no uzņēmējiem? Vai? Mūsu gadījumā tā nekad nav bijusi čīkstēšana, jo mēs kā SIA, kas organizē šo notikumu, mums nekad nav bijis sabiedriskā labuma status. Mēs vienmēr esam šīs sponsorēšanas naudas saņēmuši bez jebkādām, bez iespējas dot atpakaļ kaut kādas nodokļu atlaides. Attiecībā, tā kā mums kopš 18. gada ir būtiski pieaudzis sponsorēšanas apjoms, es neizjūtu nekādu veida kritumu priekš sevis. Bet es saprotu, protams, ka pārējā nozara, ka varētu būt šāds kritums, ir īpaši tiem, kam sponsorēšana bija, kuras sponsorēšanas galvenais mērķis bija dabūt nodokļu atlaides, ja varbūt tas tur bija cita motivācija sponsorēt. Jā. Bet valsts politikas pilnīgi noteikti redzētu kā ļoti spēcīgi instrumenti, pieņemsim gadījumā, ja lielie uzņēmumi uzsauc vairākiem simtiem saviem darbinieku un viņa ģimenes locekļiem, pieņemsim, dalības maksas, kaut vai ir Rīgas maratonā. Jā. Redzētu, ka pilnīgi normāli ir, ka par šo summu, ko viņi iegulda darbiniekos, ka viņi var dabūt papildus atlaides no savu ienākumu nodokļu, piemēram. Tas ir veidi, kā varbūt kaut kādās citās valstīs to pilnīgi noteikti var tādā veidā stimulēt. Jā. It īpaši mēs gribam atbalstīt tautas sportu, kāpēc, lai mēs šādā veidā neatbalstītu lielos uzņēmumus. Lielie uzņēmumi?
Protams, tās summas droši vien ir uz jūsu kopējiem apjomiem ir minimāls, bet... Tā ir droši vien plašāka tēma, jo ir bijusi diskusija un arī grozījuma attiecībā uz to, cik liela ir šīs attiecināmās izmaksas, kur samazināt nodokļu bāzi attiecībā, piemēram, uz veselības apdrošināšanas maksājumiem darbiniekiem. Jā. Tad varbūt šī kategorija var būt kā paplašinājums tam. Jā. Jo tas, ko man Finanšu ministrija sagatavoja, sports ir šobrīd lielākā ziedojumu un arī sponsorējumu saņēmēja nozare. Krietni ieliek kultūrai, piemēram, sabiedriskā labuma organizācijām ar vienu darbības jomu sports 2027. gadā ziedojumos 11 miljoni, labdarībai 5,8. Kultūrai nepilns miljons. Sports jau šobrīd. Un visos šajos datos, ko ministri iesūtīja, visur katru gadu palielinās. Gan arī tādiem kā tev, kam nav šis sabiedriskā labuma organizācijas status, ir saņemts, piemēram, bez sabiedriskā labuma organizācijas statusa 2024. gadā ziedojuma apjoms 77 miljoni, 2022. gadā 40 miljoni. Tas, ko mēs arī saņemam kā SIA, tas pat nav ziedojums oficiāli. Tas pat iet ārpus šiem skaitļiem. Jā. Līdz ar to jautājums uzņēmējiem primāri mums iet uz augšu, kas ekonomika, vai mums iet uz augšu cilvēku uzņēmēju vēlme dot atpakaļ iesaistīties, jo, ja mēs tā paskatāmies mūsu situāciju, kur mēs esam Eiropā dažādos indeksos, kā nav sajūta, ka mums ir baigais uzrāviens ekonomikā. Redz, kā atkal tu mēģini pastāstīt, ka Latvijā daudz kas ir slikti. Latvijā ekonomika aug, mēs spējam attīstīt pakalpojumus un konkurēt. Un valsts uzdevums galvenokārt būtu veidot vidi, kas stimulē investēt gan uzņēmumus, gan dot arī valsts naudu. Lietās, kas noderīgi kopumā sabiedrībai. Tātad sabiedrības veselība, sabiedrības izglītība. Un tad jautājums, kāpēc mēs runājam tikai par sportu, ir vērts arī atbalstīt izglītības projekts, ko arī mēs darām, jo gudrāka un izglītota sabiedrība viņai nebūs jāstāsta, kad ir vērts kustēties un dzīvot veselīgi un skriet vai slidot vai darīt kaut ko citu. Tātad šis ir jāveido šī vide. Un es domāju, ka aug arī šī kopējā uzņēmumu, dažādu izmēru uzņēmumu izpratne par to ilgtspējīgas un gudras sistēmiskas investēšanas atdevi ilgtermiņā, jo tas veido to Latviju kopumā. Un jo Latvija ir veselīgāka, izglītotāka un sportiskāka, tas ir netieši iegūms visiem, kas darbojās šajā reģionā. Ekonomika aug? Ekonomika aug. Vienkārši es domāju par tiem cipariem. Es saprotu, ka tie bija absolūtie cipari, bet varbūt viņus paskatītos varbūt uz kaut kādas garāka laika skalas, kaut kādā relatīvā izteiksmē pret IKP, varbūt tur ir samazinājušies. Bet tas nenozīmē to, ka mēs gribam iet tādā sliktajā narratīvā, bet tur ir, kā saka, varbūt dziļāk tie cipari. Jā. Plus varbūt arī kaut kādu lielo notikumu, kā saka, faktors, piemēram, sportā, tie varbūt kaut kādi, tur lielie Eiropas vai pasaules čempionātu fórumi, kultūras nozarē, skaidrs, ka ir dziesmu svētki, piemēram, mēs Svetbank esam arī dziesmu svētku partneris, jā. Tāpēc, tie cipari noteikti ir jāpainterpretē. Bet ekonomika aug, jā. Ko es nenosaucu, kopēji ieņēmumi, tie ir Finanšu ministrijas dati, kopēji ieņēmumi sabiedriskā labuma organizācijām sporta jomā 2024. gadā sasniedz 61 miljonu eiro. Tuvākais sekotājs kultūra 9 miljoni. Pret sporta 61, 8,6 miljonu labdarība, pilsoniskās sabiedrības joma 5,6 miljonu eiro. No tā fona sports ir šobrīd karalis. Jā, sports vienmēr ir nosmēlis lielāko daļu no privāto sponsoru apjomu. Un tas ir gan pasaulē, gan Latvijā tāds vienmēr ir bijis, un es neredzu, ka tuvākā laikā tas varētu mainīties. Cits jautājums ir par valstisko finansējumu, ko Kultūra Kapitāla fonds iegulda kultūras nozarē un ko, pieņemsim, Izglītības zinātnes ministrija nekad neiegulda tautas sportā. Ja, piemēram, ja mēs salīdzinātu tādas, tad tas salīdzinājums būtu pilnībā pretējs. Ja. Tā kā, un otrs, ko mēs sākām diskutēt, skaidrs, ka tirgus līderi un kā jau es teicu, nozares, kuras vienmēr bijušas, sabiedrības
redzeslokā un prožektoros, kā telekomunikācijas vai bankas, viens vienmēr ir bijuši ārkārtīgi aktīvs, kas ir sports vai izglītība vai kultūra un tam līdzīgi. Tas, kur es redzu noteikti izaugsmi nākotnē, ka ir vēl vesela virkne būtiskas nozares tautsaimniecībā, kas ir pietiekami kūtrs vispār uz attiecībā uz sponsorēšanu vai es nezinu, koku rūpniecība ir milzīga nozare. Lauksaimniecība ir milzīga nozare Latvijā. Jā, tā kā pārtiks ražošana, vispār ražošana kā tā. Tā kā ir virkne nozaru, ja, kurus mēs labprāt gaidītu ar atvērtām rokām kā sporta organizatori, bet kurus vēl joprojām ir pietiekami kūtrs, teiksim, tādu lielu apjomu, lielu ideju realizēšanā. Tā kā lauks vēl ir un noteikti, nevis, ka viss ir slikti, bet izaugsmes potenciāls pilnīgi noteikti ir. Bet, ja drīkst vienkārši vēl pie tiem lielajiem absolūtiem cipariem, mēs noņēmām tādu savu, kā saka, bankas cepuri, bet tādu pilsoņu un līdzjutēju cepuri, un par to ir daudz arī, liekas, runāts dažādos diskusiju formātos, ka mums Latvijā ir tomēr ļoti daudz, kā saka, šo te sporta veidu, jā, mums ir ambīcijas ļoti daudzos sporta veidos, līdz ar to mums ir tāds liels arī piesātinājums, jā, un droši vien, ka tā lielā nauda arī, kā saka, sadalās tādā ļoti, ļoti plašā laukā, jā. Es saprotu, ka tas, kā saka, rezultējas tādā ļoti sarežģītā diskusijā, teiksim, vai mums ir jāiet ar kaut kādām prioritātēm, sarežģītiem lēmumiem, jā, bet skaidrs, ka tā lielā nauda šobrīd izšķīst, jā, mazliet tādā plašākā laukā, jā. Bet tas skaidrs, ka katrs savukārt organizators, federācija vai iniciatīvas autors, viņš jau, protams, kā saka, mēģinās to savu ideju, kā saka, bīdīt tālāk, piesaistīt naudu un darboties tādā vidē, kāda viņi ir. Kas ir tas, ko jūs visi trīs redzat, kas būtu no valsts politikas, vēstījumu, regulējumu viedokļu jāmaina, lai vēl ciešāk veidotos šajā gadījumā sporta nozares sakabe ar uzņēmējdarbības vidi? Ir kaut kas, kas nāk prātā? Ja nē, man ir pāris piemēri, ko nosaukt. Ernests Gulbis nāk prātā: bērni, masveidība un veselīga sabiedrība. Tas ir tas, kas ir tas valsts uzdevums. Tas, kad kāds no biznesiem izvēlēsies atbalstīt pilnībā unikālu sporta veidu, es domāju, valstī tur nebūtu jāiejaucas. Valstī jānodrošina tā bāze, lai visiem bērniem Latvijā būtu līdzīgas iespējas neatkarībā no ģimenes rocības nodarboties ar sportu un jāatbalsta tā masveidība un jāieliek tā bāze. Un tālāk jau cilvēki specializēsies. Šobrīd daudz aizraujošu lietu ir, ko pamēģināt. Tur ir interesanti, tu pieminēji Ernestu Gulbi, ja viņš tagad būvē tenisa akadēmiju kā ēku. Viņam ir jau kā īrē viņa telpas un ir akadēmija kā nodarbošanās, bet būvē ēku. Līdzīpašnieks, tāpēc, ka bankas nedeva pienācīgu kredītu, būvkompānija. Tādā ziņā netipisks darījums Latvijas sportā, ka, lai tu kaut ko uzbūvētu, nevis aizej pie būvnieka un viņam samaksā par pakalpojumu, bet tev izdodas viņu vienoties, ka viņš nāk daļā. Pilnīgi labs risinājums. Jā. Inovatīvi. Es domāju, abas puses ir ieguvējušas šajā sadarbībā. Ne, un tad ir jautājums, kā mēs sekmējam, vai mēs sekmējam to, ka uzņēmējs nāk daļā, tāpēc, ka vienkārši viņam patīk projekts, vai mēs varam izdomāt, kā mēs biežāk šādas sadarbības varam sekmēt. Lūdzu jau pareizi pateica, ka kopumā tam fokusam vajadzētu būt no valsts puses masveidība, bērni, jaunieši un īstenībā uz papīra, ja valsts ir ļoti atklāti arī pateikuši, ka tas it kā ir fokus, bet tikai uz papīra. Ja. Tā kā līdz šim visi tie mēģinājumi teiksim, kaut kādā veidā uzlabot to valsts ieguldījumu tautas sportā un bērnu sportā ir bijuši diezgan nesekmīgi. Jo patreiz, mēs jau zinām, ka 500 000 ir tas, ko valsts atvēl tautas sporta notikumiem, kas principā ir ķeksīšu finansējums. Tas nav nopietns. Labi, tu kā rīkotājs, ko tad tu gaidītu? Valsts pastāsta uz tevi, ierauga, cik tev tur logotipi un cik tev tur dalības maksas un viss, un kāpēc Nordam lielāku finansējumu? Viss kārtībā. Es visticamāk iztikšu ļoti labi viens pats, un mēs to esam iztikuši. Mums, teiksim, piemēram, valsts kā
tā, kur ir paziņojis, ka tautas sports ir viņa prioritāte, tad maksimums, ko viņi var iedot vienam tautas sporta notikumam, ir 40,000, piemēram. Ja mans policijas rēķins un mans pašvaldības policijas rēķins ir 120,000 kopā, tad tu pats saproti, cik smieklīgs ir šāds līdzfinansējums. Ja. Attiecīgi, bet tas, ko pilnīgi noteikti mēs varam darīt, es jau pieminēju tās iespējamās, ka dažādas nodokļu atlaides, es pieņemtu arī to, ka ja valsts ir atzinusi par ka šiem konkrētajiem uzņēmumiem vai šiem konkrētajiem biedrībām un tā tālāk viņa ir gatava dot līdzfinansējumu, tad arī uzņēmumi, kas iegulda šajos notikumos vai tam līdzīgi, ka viņi varētu dabūt arī papildus nodokļu atlaides. Tas arī būtu vēl viens no risinājumiem, ko Lietuvas piemērs viņu EDS-ā iesniedzot iedzīvotāju ienākumu nodokļu deklarāciju, tev ir iespēja pašam izvēlēties, kam tu novirzi 1,2% no savu iedzīvotāju ienākumu nodokļu, kurai sabiedriskā labuma organizācija. Vecāki, kam bērni sporto, protams, liela daļa novirza sporta klubiem, un labākie, kas ir Lietuvas gadījumā basketbola jaunatnes klubi, šādi saņem ap 60,000 eiro katrs tikai no tautas, kur tā kā iedzīvotājiem ir iedot iespēju pašiem būt savu veidu, kā mēs intervējām vienkārši Lietuvas amatpersonas, viņi teica, iedzīvotāji kā maza finanšu ministrija, tā viņi to sauc. Mēs varbūt to varam projicēt arī uz uzņēmējdarbības vidi. Tā būtu ideja, cik es esmu ar šo runājis ar mūsu finanšu ministriju, absolūti nulle interese kaut ko tādu ieviest, norādot uz to, ka mums jau ir 3 nodokļu atlaižu veidi, un neesam ieinteresēti kaut ko mainīt. Šis Lietuvas piemērs un pieeja uzņēmējiem izskatāms. Vēlreiz finanšu ministrijai vajadzētu pavaicāt. Manuprāt, tā ir laba ideja. Tā ir sabiedrības iesaiste. Jā, un mums ir jādomā īstenībā strateģiski arī valdības līmenī, kā mainīt to. Jo šobrīd, bērnu hokeja treniņi, Latvijas izlase atbalsta bērnu vecāku realitātē. Ja? Un nav tā atbalsta, ja mēs sakām, mums vārdi un darbi. Ja, ja mēs sakām masveidība, veselīga sabiedrība, tad jābūt atbalstam šim bērnu sporta sistēmai, lai nav tā, ka tikai turīgākie var nodarboties vai atļauties, bet ir kaut kāda sistēma, kad kur ir sporta zāli un bumbas, un kur kvalificēts treneris, kurš pareizi to procesu novadīs. Un tad ir jāaudzē tā masveidība. Un tādā veidā arī bērni ļoti, ļoti labi māca vecākiem ievērot ceļu satiksmes noteikumus. Un tā bija viena no veiksmīgākām idejām, kā panākt to, ka mēs sākam mašīnās piesprādzēties. Caur bērniem tas ļoti labi strādāja. Arī šo veselības, vai tēti pakusties, vai mamma var tādā veidā veidot. Tas, protams, nav vienīgais, bet tas ir tas veids, vārdiem jāskrīt ar darbiem. Iedzīvotāji kā maza finanšu ministrija Lietuvā. Kāpēc Latvija tā nevar? Kas mums? Politiskā izšķiršanās un skaidrs, jā, ka šobrīd mums tie visi dažādi nodokļi ienāk vienā katlā un tad tiek pārdalīti. Mums tādas mērķētās programmas, man liekas, ļoti maz. Tiek praktizēts pašvaldībā, jā, kur komūnas var balsot par kaut kādiem infrastruktūras uzlabošanas, iniciatīvām vai drīzāk pašas pieteikt. Bet skaidrs, ka tas ir labs piemērs, jo tieši tā tas veicina to iesaisti, to kaut kādu komūnas stiprināšanos, arī tādu atgrieznisko saites veidošanu, piemēram, starp sporta skolu un starp ģimenēm, vecākiem bērniem. Bet te mēs runājam, ka tas ir tautas sports, bērnu fiziskās veselības attīstība. Jā. Tas droši vien nebūs augstāko sasniegumu sporta. Tā ir arī savam mīļākajai komandai. Tas jau būtu tāds ļoti labklājības un bagātas valsts, es teiktu, privilēģi. Mums līdz tam noteikti būtu jātiek. Jā. Bet kā ideja... Ziedot, kam tu gribi. Nē, vienkārši jautājums, ka tu pats EDS-ā tev ir izritinās saraksts ar visām SLO organizācijām, tu pats izvēlies. Vienalga Žalgirim vai kādam jaunatnes sporta klubam. Jā, es nekritizēju, noteikti ideja jau ir laba. Jā. Finanšu ministrija būtu interesanti dzirdēt, kā viņi jums iebilst uz šo. Aigar, vēl pie idejām šī, vēl kādu? Uz citiem varbūt prātā man nenāk, bet es domāju, ka vēl kas ir, kā valsts var atbalstīt, mēs jau esam laikam par to diskutējuši arī, ka
ka bieži vien, tīpaši tautas sportā, ja, kur tiešām organizatoriem ir liela pieredze, kā iesaistīt iedzīvotājus, kā iesaistīt auditorijas, lai viņi kustās. Un viņi tiešām arī kustās. Mēs tikko redzējām pagājušajā nedēļas nogalē. Ja, kā tomēr valsts pati joprojām cenšas tērēt miljonus visdažādākajām, visjocīgākajām kampaņām, kuras mēs esam pieredzējuši. Es joprojām nesaprotu, ja, kāpēc neizmantot gatavu sistēmu, infrastruktūru, kas strādā, sadarboties esošajiem tautas sporta organizatoriem, bet ne paši taisa pretaptaukošanās kampaņas un tam līdzīgas lietas, kur tērē ārprātīgas naudas un nekad neapsēžās pie viena galda kopā un nesaliek galvas kopā. Un saprotam, mēs šogad taisamies veselībā ieguldīt pa aizsardzības ministriju, izglītības ministriju, labklājības ministriju, veselības ministriju, visu kopā ieguldīt X naudu. Saliekam viņu kopā un iztērējam viņu tā kā nākās, nevis katrs izpļakrājam kā mākam. Mēs arī paskatījāmies tādu globālāku pētījumu, piemēram, Deloitte 2026. gada Global Sports Industry Outlook saka, ka tā sporta industrija arvien vairāk saug kopā ar tehnoloģiju industriju, ja, tā skaitā ar straumēšanas platformām. Ja, un, pirms 5 gadiem, kad Netflix uzspridzināja Formula 1, parādot to seriālu, tas ir arī iemesls, kāpēc mums ir 2 filmas par Mārtiņu Sesku, kuras ir gan interesantas kā filmas, gan strādā tajā risinājumā kopā. Gan tas ir unikāls saturs, gan tā ir arī auditorijas audzēšana pašam sportam, viņu popularizējot. Mums ir arī par Carnikovas kalnu karoli. Toms Kuiņš, mūsu sports, tā saaugšana ar tām industrijām notiek. Tu nevari skatīties viņu tā atraut. Tā ir tāda puzle. Un tev jāmāk izmantot tās sinerģijas, kas veidojās kopumā. Drīz par to, ko varētu mainīt valsts. Uldis atvēra to mēdīju tematu. Latvijā, es nevaru teikt, tā ir specifika, bet tad ir šis regulējums par reklāmas ierobežojumiem sabiedriskā mēdījā. Un tas ir kaut kādā mērā ierobežojošs faktors, domājot par to atbalsta kapacitāti un tvērumu un auditoriju sasniegšanu, jo mums jārēķinās tam potenciālam sponsoram, atbalstītājam, ka sabiedriskā mēdījā tas viņa zīmols pazudīs. Ja? Un dažkārt tas tiek interpretēts tik precīzi, ja? Tā kā pēc burta, ja? Kad izskatās par dīvaini. Ja? Un, tomēr sabiedriskā mēdījā Latvijā ir liela auditorija, un tas ir kanāls, ko visi gribētu izmantot. Tas mums uzliek tādas nelielas bremzes uz riteņiem. Es kā sabiedriskā mēdīja darbinieks tagad prasīšu, ko jūs ieteiktu? Vai mēs tikai sporta atbalstītājiem kaut ko attaisam vaļā? Tas ir ļoti labs punkts, un tas ir absurdi. Mēs visā valstī cīnāmies par birokratizāciju, bet šitas ir tāds mega piemērs. Tu ej stāstīt par to, ka notiks Latvijā lielākais pasākums Tēt Rallija Latvija, bet tev tur 5 reizes atgādina, ka tu nedrīkst pieminēt vārdu Tēt. Kuram no tā, ko mēs tur pārkāpjam, vai nedrīkst pieminēt Svetbank, ja? Vai tu nedrīkstētu, ejot uz Rīta panorāmu, tev jāaizlīmē visi atbalstītāji, un tad viņi saka, ok, labi, mēs atbalstīsim tāpat, bet tas ir tāds pārspīlējums, normatīvismā, es pat nezinu, kāpēc to kāds ir izdomājis, neviens vairs neatcerās, bet tā tiešām ir tāda dīvainība. Dziesmu svētkiem līdzīgi. Liktos, kur vēl notikums, kāds vēl notikums ir dziesmu svētki. Tā nav tikai Latvijas praksa pirmkārt, bet es no iekšpuses zinu, jā, ka dažs labs sporta veids, tāpēc ir aizgājis ar translācijām prom no Latvijas televīzijas, lai rādītu to GO3, jo viņam ir svarīgi, tam sporta vai tai federācijai ir svarīgi, ka tie sponsori dabūs to ekspozīciju. Ja, un tādā garā tas tā ir. Tā ir vēl viena tēma. Tu vari pieregistrēt televīzijas kanālu Igaunijā un visu kaut ko rādīt, tā skaitā azartspēļu reklāmas. Un tad, ja tu pieregistrē un maksā nodokļus Latvijā, tad tev tas ir aizliegts. Un te mums būtu jādomā arī šajā jomā, vismaz vienādojam to tirgus nosacījumus, Baltijas līmenī, lai nav tādas dīvainības. Jo tur attiecīgi, ja mēs ejam cauri līgu nosaukumiem Latvijā, vai tas ir tur kāda azartspēļu kantora vārdā nosaukt līgu vai tādā garā, tad arī var sākt diskutēt. Viens ir Svetbanka, cits ir kaut kas jau uz citu pusi.
Bet tad varbūt arī vietā diskusija par to valsts, teiksim, iespējamo lomu. Nē, man vienkārši liekas, tajā brīdī, kad teiks, ka tie ir labie sponsori, tie ir sliktie, mēs vēl lielākā grāvī iebrauksim. Protams, jā. Tad... Bet mums jau, kā saka, ir arī dažādu produktu un pakalpojumu reklāma jau ir aizliegta, teiksim, šobrīd. Jā. Tā kā tā diskusija jau notiek sabiedrībā. Jā. Protams, vienmēr viņi tiek nereklamē vietni, reklamē bāru. Jā, bāru vai sporta status. Tā kā pēc likuma panta viss tiek ievērots, bet visi tā kā pieaugušie cilvēki saprot, tas īsti nav adekvāts risinājums. Jā. Ja reiz pie šī aizgājām, valsts sporta fonda tagad likuma projekts tiek sporta likumā iestrādāts. Doma tāda sporta nozarei, ka vajag vēl kādu institūciju, kur tur cilvēks strādās un lems, kā kaut kādu papildus naudu sportam piesaistīt un sadalīt to elastīgāk nekā tur šobrīd Izglītības zinātnes ministrijas rāms uzliek. Kā finansēšanas modelis tika piedāvāts un iezīmējam konkrētus procentus no akcijas, kas automātiski veido tā sporta fonda budžetu un konkrētus procentus no loteriju azartspēļu ieņēmumiem. Tātad divu finansējumu avotu likumā iestrādājam, cik procentu katru gadu no nodokļu ieņēmumiem automātiski aiziet sporta fondam, un tad tur nozarē ir kaut kāda nauda, ko dalīt tālāk. Finanšu ministrija arī man vakar vēlreiz apstiprināja, nē, tieši konkrētiem procentiem, kas tiek automātiski iestrādāts, nē. Saprātīgi vai nesaprātīgi? Es domāju, ka Finanšu ministrijas izpildījumā šis jau nebūs pirmais noteikti no tādiem labām iniciatīvām, ko viņi mēģinātu norakt. Es domāju, ka savulaik arī dižpasākumu ideja, kas bija tieksim, sportā, lielie pasākumi, kas var ienest pie mums Latvijā miljonus, praktiski tā galīgā redakcija tika radīta tāda, ka dižpasākums ir tikai tāds pasākums, kas notiek reizi 4 gados. Ja, tā kā kaut kāda tāda absurda izdomāta, es absolūti nebrīnos, ka arī šāda ideja viņi nocēla. Viņi skaidro, ka mēs esam pret tieši automātiskiem procentiem, jo tas nozīmē, ka kāds kaut ko saņem automātiski un netiek vērtāts kopējās valsts. Neviens automātiski ko nesaņems. Tur ir taču skaidri kriteriji, pēc kuriem tu pēc tam vari pretendēt šo. Nē, esot, lai visa nauda sabirst katlā, un tad mēs pēc vajadzības dalām vai nedalām, nevis pēc procentiem, kas ir nofiksēti. Jā, bet beigās tas Kuldis arī minēja par laukuma vienādošanu Baltijas līmenī. Beigās mēs lielie notikumi, lielie sporta notikumi, no tā ir zaudētāji. Jo es aizēju pastos kādu, Tallinas maratons, cik viņi var saņemt no valsts, piemēram, līdzfinansējumā, un es tur nevaru viņiem vispār konkurēt. Tikai tās sistēmas pēc, ka viņiem, varbūt viņiem ir nedaudz savādāk tā sistēma, bet viņa valsts līdzfinansējums strādā tā mērķa sasniegšanā, lai uzlabotu konkrētu notikumu konkurētspēju starptautiski. Jā, bet man liekas, ka tas ir vienkārši piemērs, kad ir izšķiršanās, teiksim, vai mēs gribam būt taktiski vai strateģiski. Jo teiksim, izveidot šādu instrumentu, skaidrs, ka tas būtu tādā ilgtermiņā, skaidrs spēles noteikumi, signāli iesaistītām pusēm var plānot un tā tālāk. Jā. Savukārt tas, ka mēs katru brīdi gribam pārvērtēt, izvērtēt, skaidrs, tas atvasinās gan no kaut kādas budžeta situācijas, kas ir valstī, gan arī, būsim reāli no kaut kādas arī politiskās konjunktūras tajā brīdī. Bet tās ir izšķiršanās. Jā. Es domāju, ka varbūt nav tik svarīgi, vai tas ir tas nodoklis vai piena nodoklis, vai kāpēc ne no nekustamā īpašuma nodokļa. Ja? Tad valstī ir kopējais budžets, un tas, ko valstī drīzāk būtu jāpasaka sistēmiski, kad rekur mūsu aizsardzības budžets. Mēs viņu tā kā strateģiski redzam uz priekšu, un tas pats attiecās arī uz tautas veselības projektiem. Ir jābūt izpratnē. Tas pats attiecās uz izglītības sistēmu. Es domāju, ka sports nav unikāls šajā ziņā. Vajag tādu prognozējamību. Un likumdošanas stabilitāte arī vienlaicīgi, lai mums nav tā, ka budžeta pieņemšanas laikā pēkšņi nekad neapspriests nodoklis vienas nakts laikā parādās un tiek ieviests kaut kādu problēmu risināšanas pēc. Tāda sistēmiska plānojamība un nodokļu sistēmas stabilitāte, un tad būs mazāk svarīgi, es domāju, arī sportam. Vai tas ir tieši no šī nodokļa tik procenti, sports, man liekas, justos daudz labāk, ja viņi zinātu, ka rekur ir mūsu nākošo 5 gadu plāns, rekur ir tautas sports un rekur būs sistēmiski, jūs varat pretendēt uz šādu apjomu. Tas būtu daudz labāk nekā būt atkarīgam. Tad sportisti visi tā kā turēt īkšķus, lūdzu, aicināt visus, ejiet spēlēt tieši azartspēles, neko citu nedariet, jo no azartspēlēm tagad sports saņems atbalstu. Tas, man liekas, kopumā būtu īsti neizliekās pareizi.
Nocitēšu precīzi tātad no Finanšu ministrijas. Nav atbalstāma nodokļu ieņēmumu daļas sasaiste ar kādas nozares izdevumiem, jo finansējumu sasaiste ar ekonomikas izaugsmu pēc būtības paredz, ka finansējums un tā pieaugums kādam mērķim tiktu noteikts automātiski. Nevis tiktu izvērtēts kontekstā ar vidējā termiņā pieejamajiem resursiem un attiecīgā perioda valdības prioritātēm. Tādā veidā noteiktais algoritms finansējuma izmaiņām sistemātiski ietekmētu pieejamo fiskālo telpu citām nozarēm, pārkāpjot solidaritātes principu, un tālāk viņi vēl atsaucas uz satversmi, kas tā tiktu pārkāpta. Es gan piebildīšu, ka Kultūra Kapitāla fonds tieši tā tiek finansēts. Es nevaru nenoturēties, ņemot vērā, ka uz banku nozari šobrīd ir piemērots ļoti specifisks solidaritātes nodoklis tieši uz banku nozari mērķēts, un tur izveidot tādu metodoloģiju, kā saka, nebija problēma, domājot par nodokļu dizainu. Ja? Šeit par to, kā saka, iztērēšanu izrādās ir problēmas. Ja? Bet tieši tā, tur jau bija minēts, ka viens ir procents no kaut kādiem ieņēmumiem, bet tur var salikt kritērijus, kaut kādu IKP dinamiku. Ja? Tā nav problēma uzdizainēt to sistēmu, lai viņa, kā saka, seko līdzi arī kaut kādā ekonomikas attīstības dinamikai. Ja? Tā kā, Negribēšana. Jā, tas, ka viņi uzraksta šādu, tas ir klasiski, teiksim, tur jebkura atbilde uz jautājumu no Latvijas, jebkuras ministrijas ir tieši ar tik skaistiem formulējumiem, vienmēr piemin mītisko fiskālo telpu, tā labi izklausās, un tāds ļoti garš teikums, tu beigās domā, ko viņi saka. Īsti atbildi noteikti, ka varētu uztaisīt viņu tādu ilgspējīgu, ja, lai tiešām arī... Ja var aizsardzībai nodefinēt, tad man ir jautājums, kāpēc nevar jebkurai citai nozarei? Kāpēc ir tāda barjera? Pārējot pie mūsu jau tādas noslēguma tēmas. Profesionālais sports, jauniešu sports, tautas sports, 3 tādi lielie segmenti. Katrā ļoti atšķirīga specifika, un kaut kādā ziņā jūs viņus visus pārstāvat arī šodien ar savu iesaisti. Vajadzētu mums iet uz to, ka katrā ir kaut kāds savs burkāns, jeb savs vadmotīvs, kas cilvēkiem, kas nāks iekšā ar privāto finansējumu, katrā no šiem 3 atšķirīgiem segmentiem, tā kā vairāk vilina iekšā. Jo šobrīd mēs redzam īstenībā, ka profesionālais sports, sevišķi klubu sports, mums tur čempionu kapsēti, tur visos sporta veidos augumā. Vienu gadu uzvar, kaut kas pamainās uzņēmēju darbības vidē, komanda noiet pa burbuli. Ja, tāpat tautas sportam ir sava mērķa auditorija, specifika jauniešu sportam kaut kas pilnīgi atkal savs un savi mērķi un savu mērķa auditoriju. Šobrīd nav mums nekā tāda. Es te tagad vienkārši jau tādu jau plašāku ideju, par ko es ticu, ka nav neviena ministra aizdomājusies Latvijā. Mēs varam aizdomāties. Jūs redzat savus katrā laukumā izstrādājums burkāns, tā saucamos, ja vilinājums uzņēmējiem? Ja mēs skatāmies kopumā, ja valsts ir paziņojusi, ka viņas prioritāte ir tautas sports un bērnu sports un masveidība, tad, protams, ka no šī viedokļa izejot, tam būtu arī burkāniem būtu jābūt pakārtotiem, izejot no šī uzstādījuma. Patreiz tas tā nav. Patreiz ir tikai teorētisks uzstādījums par vēlamo, bet tādu burkānu nekādu vai kaut kādu secīgas darbības no valsts es neesmu novērojis. Tas vienkārši katrs tāpat turpinās tieši tāpat, kā tas ir bijis iepriekš. Bet ko vajadzētu? Mēs jau par to runājam visā šajā raidījumā, kas varētu būt potenciālās idejas. Bet tā skaitā jēdzīga sporta fonda izveida un tā tālāk, bet Baltijas nosacījuma vienādošana un tā tālāk. Tā kā līdz šim tas nav novērots. Man prasītos, man tas liktos loģiski, tikpat loģiski, kā man liktos šī kopīgā rampa, kur mēs tikko runājam, uzstādīšana, skaidra redzējuma uz priekšu uzstādīšana, nevis kā patreiz ir maija beigas, tautas sports organizatori projām pat nezinu, vai valsts līdzfinansējums viņiem būs tad sezona principā. Pasākums tev noticis jau, ja? Jā, tā skaitā, tad par ko mēs varam runāt, jā. Tā kā šis ir ārkārtīgi skaists valsts priekšnoteikums, bet patreiz tā nesakārtotība ir tādā līmenī, ka neparedzamība un neprognozējamība ir tādā līmenī, ka īpaši tur grūti pat sapņot. Sports kā sports, viena nozara vai dalām sportu 3 segmentos, kā es piedāvāju, un katram mēģinām panākt pretī ar kaut kādiem regulējumiem?
Katram segmentam savu vietu, un es domāju, ka profesionālais sports ir tā vieta, kur pašiem jātiek ar sevi galā, kur ir jābūvē sistēmas, sistēmiskas pieejas gan klubiem, gan individuālajiem sportistiem. Un, savukārt, tas valsts uzdevums ir būvēt to pamatu, to tautas sporta, to veselības sistēmu un to masveidību. Tur, ja mums, teiksim, mājā nav skaidrība par 2028. gada noteikumiem, tas liekas dīvaini. Mēs jau arī, teiksim, biznesu būvējam tā kā sistēmiski, plānveidīgi, investējam, eksperimentējam, bet tas nav tāds, kad uzliesmosim uz 3 dienām, un tad whatever happens. Ja? Un tev ir tāda plānošana, sporta klubs jau, teiksim, kā organizācija, iespējams ļoti neatšķirās no biznesa organizācijām. Boston Celtics, droši vien tas tāds. Latvijā tas savādāk. Protams, ka Latvijā savādāk arī iedzīvotāju skaita ziņā un tā tālāk, bet tu jau pielāgojies, tu adaptējies. Un var ņemt piemērus no mazākām valstīm, no Dānijas, kur ir tie rokas bumbas klubi arī tādā vietējā līmenī, bet tad, viņi ir izveidojuši to sistēmu, to komunas atbalstu, lai viņi nav atkarīgi no viena atbalstītāja, viņš ir vai viņš nav. Un tas arī ir tā tēma, ko pārdomāt visiem sporta klubiem. Man, starp citu, patīk, kā Rīgas Zeļi būvē to savu pieeju, un arī daudz citu klubu salīdzinoši veiksmīgi. 3 segmenti vai viss viens lielais sports? Droši vien, kad jāstāsta no tādas piramīdas principa, jā, tomēr, kas saka tautas, kas saka jauniešu un tad augstu sasniegumu sports, jā, droši vien, kad noteikti jāsāk no tiem pamatiem, jā. Man nenāk prātā kaut kādi atšķirīgi instrumenti katram no šiem segmentiem. Skaidrs, ka pamatā prioritārais, protams, būtu jauniešu, kas saka, iedzīvotāju veselība, profesionāliem klubiem, kā Uldis saka, negluži jātiek pašiem galā, jo tik mazā varbūt ekonomikā pie mūsu demogrāfijas, bez tā nevarēs iztikt. Jā. Un līdz ar to, teiksim, šis te varbūt valsts kaut kāds atbalsts pašvaldības palīdz kvalitīvāk strādāt ar privātā teiksim, finansējumu piesaisti. To varētu paturēt prātā. Bet mēs jau iepriekš minējām, kādas ir lietas, kas būtu jāsakārto jau teiksim, šī brīža sistēmā, lai domātu par šiem nākošiem soļiem. Starp citu, pašvaldības pieminētās, es varu spriest pēc Rīgas pašvaldības, ir, manuprāt, ļoti labi šo sakārtojuši. Tur viss ir paredzams, ilgtermiņā zināms, ilgtermiņa līguma lielajiem organizatoriem, paredzami konkursi, zinām datumi, zināmas beigas, tas strādā. Tā kā attiecībā uz Rīgu vismaz ir teikt visu to labāko. Bet attiecībā uz valsts šo te sistēmas pārvaldību viņi ir patreiz tāda ļoti šķība. Es vēlreiz vienkārši par to makro skatu un valstisko skatu. Valsts, konkurentspēja, izaugsmes potenciāls balstās tādos skaidros spēles noteikumos, paredzamā nodokļu un likumdošanas ietvarā. Un tas pats attiecās uz visām sfērām. Jā, veidot tādus saprotamus ilgtermiņa darbības principus, ap ko var būvēt stratēģijas, piesaistīt, ģenerēt idejas, piesaistīt naudu un tā tālāk. Ja? Kā tikko mēs aizējam kaut kādā īstermiņa domāšanā, ja, tad ir risks vienkārši salauzt mehānismu, kas varbūt ilgtermiņā darbojas vai spēr 2 soļus atpakaļ tajā brīdī, kad mēs varējām spērt 1 soli uz priekšu. Jā, bet ilgtermiņā, un kā Aigars nesaņem ilgtermiņā naudu no valsts, un ilgtermiņā konkurss beidzās maijā, tā viņi turpinās tur sistēma strādāt. Tādā ziņā mēs varam patentēt noturību un konsekvenci. Jā, paredzamība ir. Jā, paredzamība ir. Jā. Tas nekas nav paredzams. Tā ir jaunā realitāte. Jā. Jo pieminētās pašvaldības šobrīd vienkārši situācija ir tāda, ka pašvaldības man bieži sanāk runāt ar mēriem, un viņi saka, mēs jau tā, jo mums jau rokas lauž ārā ar tām funkcijām, ko mums uzliek valsts, un ka viņi gatavi kaut kādas lielākas funkcijas paņemt, ja tiek parādīts finansējuma avots. Un tad mēs tāpat nonākam pie visa tā lielā stāsta, minētais bērnu jauniešu sports, kurš ir absolūtā valsts prioritāte. Ja mēs paskatāmies sporta budžetu, tā arī ir virs 50% aiziet sporta skolu treneru darba samaksai. Un no otras puses, es jau vairākos televīzijas raidījumos esmu izteicies pa absurdu, ka mums ir vairāk kā 4000 sportojoši bērni akreditētās
sporta izglītības iestādēs, kas nesaņem valsts dotāciju, jo valstī nav naudas. Tad mēs esam parādījuši, ka mums ir pa daudz sportojošu bērnu Latvijā. Un tāpat laikā, ja mēs paskatāmies, cik mēs tur esam gatavi tērēt tam pašam pieaugušo sportam, tai pašai olimpiskajai delegācijai un visam pārējām, tad tur neliekās kopā. Un tautas sportam es pareiķināju 0,97% man sanāca šogad ir valsts finansējums, kas visos sporta plānošanas dokumentos kā viena no 3 prioritātēm norādīt. Kur beigās es gribu šo aizvilkt, ka mums nevar būt visas prioritātes. Ja mēs visus tur ieliekam ar elites sports prioritāti, tautas sports prioritāti un jauniešu sports prioritāti, kas tā ir norādīts sporta plānošanas dokumentos, nav tur tikai kaut kāds kvadrobērs sports vai kas varbūt pie tautas sporta pielien klāt, ja tā labi padomā. Ja? Nu, tad mēs nonākam pie tādas situācijas. Mums tāda lielā varbūt no tā jumta ir jāskatās. Ko mēs tajā visā saskatām. Tas, ko mēs varētu pabeigt šo diskusiju, kā jūs redzat, jūs tādām lielām pozīcijām skatoties, bet ja mēs skatāmies mazie vidējie uzņēmēji pārsvarā, tie ir tie, kas šobrīd uz saviem pleciem iznes amatieru sportu kaut kur piestutē, paši kaut kur spēlē tajā visā bērnu jauniešu sportu, izteikti. Jā, tur redzam visādus logotipus uz bērnu formām, kurus neredzēsim lielajos pasākumos. Es neteiktu, ka tā nozare, ja tas segments uzņēmēja darbības būtu pietiekami kaut kā apčubināts vai uzteikts par to, ka viņi īsumā nodrošina lielu asinsriti. Kā jūs redzat no savām pozīcijām, it kā neesot tajā, bet turot roku uz pulsa Latvijas uzņēmēju darbības vidē, kā mēs varam sekmēt mazo vidējo uzņēmēju noturību sportā arī tad, kad viņa bērns beidz izaug no sporta skolas vai no tā kluba. Kas šobrīd ir visbiežākais iemesls, kāpēc viņi aiziet no sporta šie uzņēmēji? Varbūt bankai pirmais jautājums. Kā mums tas segments vispār izskatās ekonomiski, mazie vidēji uzņēmēji šobrīd? Kopumā segments ir tā, ka tā viņu finanšu veselība lēnām, bet pieaug. Ja, un mēs vienkārši skatāmies caur to, cik daudz ir šādu šī segmenta uzņēmumu, kas var kvalificēties finansējumam, banku finansējumam. Tas ir kaut kāds tāds, viens no tāds viņas kopējās veselības mērvienībām. Un tas gadiem ejot ir pieaudzis. Ja. Tur gan jāsaka arī daļai ietekmi nāca no tās nodokļu reformas par reinvestētās peļņas neaplikšanu ar ienākumu nodokli, kas rezultējās, kad vairāk pieauga šo uzņēmumu kapitalizāciju, viņu finanses bilances palika spēcīgākas, viņi varēja labāk kvalificēties, saņemt banku finansējumu. Ja. Skaits un apjoms, kas iet šī segmenta virzienā pieaug. Gadu no gada. Līdz ar to tādā veidā mēs varam secināt, ka viņu stāvoklis uzlabojās. Jā. Bet skaidrs, ka no otras puses mēs esam tādā ļoti dinamiskā vidē, ar tādu, kā saka, nenoteiktību, dažādiem ārējiem un arī iekšējiem šokiem. Ja, kas nozīmē to, ka jebkuram uzņēmumam, vai tas ir liels vai mazs, ir jābūt spējīgam ātrāk tam pielāgoties. Ja, un tas var ietekmēt visas jomas, ko šis uzņēmums dara. Ja. Tā skaitā arī kaut kādu spēju, vēlmi vai kapacitāti, ja, kaut ko atbalstīt. Un tad es domāju, ka ir atkal jānodala, ja, ka mazajos uzņēmumos vidējos tas būtu mazāk tāds stratēģijas jautājums, ja, kā tas ir lielajos. Ja. Tur var nospēlēt kaut kāds lokāls patriotisms, ģimeniskās emocionālā piesaiste. Savukārt, ja to paņem nost, tad jāskatās, kāda ir tā brīža finanšu situācija. Jā. Bet ir prieks, kad ja mēs skatāmies no otras puses, tad ilgtermiņā vairojot to uzņēmējdarbības gēnu Latvijā, lai vairāk, kā saka, iedzīvotāji dotos uzņēmējdarbības virzienā un paši kļūst par uzņēmējiem, ja, tad arī varbūt tas potenciāli atbalstītāju loks, ja, sporta jomai pieaugs. Ja, un tas atkal sanāk ir vēl tas mirziens, ko es minēju, kur mēs varam pie tās uzņēmējdarbības attīstības, lai to cilvēku, kas būtu gatavi uzņemties risku, iet uzņēmējdarbības virzienā un
tad, tiksim, izdodoties arī varētu dot kaut kādu, kā saka, atdevi vai kontribūciju sabiedrībai pieaugt, ejot uz priekšu. Jā. Tā kā, es teiktu, jā, tad īsa atbilde viņu stāvoklis, teiksim, tā kā kvalitatīvi un kvantitīvi uzlabojās, jā, bet mēs esam tādā ļoti svārstīgā un dinamiskā vidē. Te mums beigu analīzi iedeva vadītājs, kā jūs ir ko piebilst. Tas ir vērtību piedāvājums, ko var tas potenciālais atbalsta saņēmējs piedāvāt. Un vienīgā vērtība nav nauda. Tā ir iesaiste, tas ir kaut vai tikai darīt labu darbu kopumā. Mēs atbalstam gan Baltos Vilkus Mārupē, hokeja klubu bērniem, gan tagad esam fināls laikā, mēs atbalstīsim Salaspils sporta skolu, mēs atbalstam Latvijas SOS bērnu ciematu, un tas nav jautājums tikai, ja tava vienīgā vērtība ir nauda, kaut kas ar tevi nav pareizi, tev ir jādara arī jēgpilnas lietas. Protams, tur ir jādomā, kā tikt ārā no tā cikla, kad vecāki atbalsta bērnu sporta klubu, un viņi seko, tad nevis kaut kādam sporta klubam, bet seko sporta veidam, kuru izvēlās bērns, jo bērni mīl viņus mainīt. Ko var piedāvāt šī kombinācija? Vajag interesanti. Salaspils sporta skola, ko viņi jūs paķēra? Salaspilī būs Baltijā modernākais un jaudīgākais datu centrs, un tur, kur mēs strādājam, tur mēs arī atbalstam vietējo sabiedrību. Mēs esam daļa no Salaspils veiksmes stāsta un no visas Latvijas un no daudzām pilsētām. Labi. Un es domāju, ka mazie uzņēmēji un vidēji uzņēmēji ir praktiski tādā pašā ceļa sākumā, kas attiecās uz sponsorēšanu, jeb vienādi sakot, uz tevis kā naudas devēju un naudas saņēmēju attiecībās. Jo šie uzņēmumi, protams, ir lieli. Viņi zina, ko var paprasīt no organizatoriem, ko var paprasīt no līgām un tā tālāk, kas ir tā atdeve, ko viņi sagaida. Bieži vien šādas pieredzes maziem vidējiem uzņēmējiem vienkārši nav. Viņi vēl nav radusies šādi. Jo tai atdevēji, ko tu saņem no vai tai karmai labajai, kas tev būtu jānāk atpakaļ no organizatora, kurā tu ieguldi vai no līgas vai no kluba un tā tālāk, viņai būtu jābūt daudz lielākai nekā tikai, atdevēji tavu konkrētā bērnu, kurš tur joprojām sporto tādā kontekstā. Vienādi sakot, idejām, ko organizatoriem būtu jāpiedāvā šim te mazajiem vidējiem uzņēmējiem, attiecīgi arī budžetiem, viss ar laiku augs un viņi iemācīsies paņemt vairāk un organizatori iemācīsies vairāk arī viņam dot. Jo patreiz bieži vien tas aprobežojas ar logotipu uzrakstu, ar daudz logotipu uzrakstiem uz jakām un tā tālāk, bet bez kaut kādas tādas varbūt radošākas, intensīvākas, dinamiskākas, daudz redzamākas atdeves. Jā. Tā kā tas ir visu kopējais izaugsmes jautājums. Jā. Lielie uzņēmumi nav problēma, tirgus līderi, jā, visi tur zina, par ko ir runa. Kā taisīt radošas idejas tā tālāk, bet mazie vēl augs, un tāda forša piemēra jau mums arī veidojās, pat arī Rīgas maratonā es redzu, ka nāk iekšā ar daudz mazākām summām, bet ļoti interesantām idejām, piemēram. Ja. Tā kā tas vēl... Es nezinu, pieņemam, happy mazuļu trasīt Rīgas maratona bērnu dienā, ja, teiksim, maza 30 metru šķēršļu joslu, ko tu kā vecāks pārvar kopā ar savu mazo bebi, ja, teiksim, ja, piemēram, ja, tā kā mazs piemēriņš, tā kā, kur tā kā, ārpus plikas logotipu izveidošanas atrast idejas, kas aizrauja auditorijas, un tas vēl ir lauks, kur cik izvērsties gan organizatoriem, gan pašiem mazajiem vidējiem uzņēmējiem. Jā. Mums arī lauki, kur izvērsties būtu šajā diskusijā, ja mums arī būtu kādi valsts pārstāvi, bet ieskicējām šodien daudzas lietas, kuras gan jau, ka viņi dzirdēs, un mēs arī Delfos atsevišķi vēl pavilksim ārā kā ziņas, kas mums te šodien sanāca. Paldies kungiem, paldies visiem, kas skatījās, un tiekamies jau nākamajā MVP diskusijā. Visu labu!